Ekoloģiski tīri pārtikas produkti ir daļa no veselīga dzīvesveida. Daudzas Latvijas saimniecības piena produktu ražošanā izmanto tikai dabīgas sastāvdaļas. Piens tas ir pirmais produkts, ko katrs ir nogaršojis. Pateicoties Latvijas zinātnieku inovatīvām izstrādēm, piena produkti ir kļuvuši par galveno palīgu cilvēkiem, kas cieš no gremošanas sistēmas problēmām. Saimniecības Dundaga speciālisti ir īsteni pieredzējuši profesionāļi šajā jomā, jo piena ražošana Dundagā sākta jau pirms vairāk nekā 80 gadiem. Sortiments mums ir diezgan plašs, ražojam sviestu, biezpienu, krējumu, dažādus mīkstos sierus. Ir tādi produkti, ko varbūt neražo citu uzņēmumu. Viens no produktiem, kas mums ir sadarbībā ar Stradiņu universitāti radies, tas ir labdaris. Skāpiena produkts labdaris ir unikāls ar to, ka satur īpašu baktēriju. Tā izšķidina piena olbaltumvielu tā, ka organisms var to uzņemt gandrīz bez pārpalikuma. Jaunais produkts labdaris palīdz organismam tikt galā ar daudzām gremošanas sistēmas slimībām. Jaunajam produktam mēs esam devuši nosaukumu labdaris ar tādu nolūku, ka viņš var palīdzēt visu vecuma cilvēkiem un daudziem risināt problēmas, kas ir saistīts ar kuņģa, zarnu trakta slimībām vai traucējumiem. Labdari ārsti iesaka lietot 150 gramu katru dienu. Lietojot šo produktu kontraindikāciju un ierobežojumu nav. Labdaris nesatur konservantus un pārtikas piedevas. Vēl vairāk, tas tiek ieteikts cilvēkiem pēc operācijām un sevišķi ieteicams zarnu infekcijas slimību un vīrusu slimniekiem.